Labdien visiem! Milzīgs prieks, protams, redzēt tik daudz sporta draugus, entuziastus un paldies arī organizatoriem, kas uzaicināja šodien ciemos, lai pastāstītu par geto projektu. Es mēģināju saprast, kādā kontekstā vairāk stāstīt, jo šobrīd mums ir aptuveni 20 struktūras dažādas, kuras mēs esam izveidojuši pēdējo 7 gadu laikā, sākot no geto basketa, beidzot ar festivāliem un geto TV un burgeriem un visādām citām lietām. Tas viss kaut kā vijās kopā, bet pēc būtības, es domāju, to var saukt par kustību un tās galvenais mērķis ir būt tādam tā kā lielajam brālim priekš visiem jauniešiem, kuri varbūt šodien vēl nav izdarījuši savu izvēli, kur tad doties, ko darīt, bet viņi var atnākt, paskatīties, savā ziņā izvēlēties, savā ziņā vienkārši sekot sportiskam un aktīvam dzīvesveidam, tikai varbūt nedarīt to tik klasiskos veidos, kā mums ap gadiem 30 to sāk gribēties darīt. Tur aiziet čistā uz zālīti, lai tā kā veselību kaut kādā veidā saglabāt. Šeit vairāk ir tāds priekš jauniešiem, mūsu galvenā auditorija ir no 13 līdz 25 gadiem, un tas ir tāds laiks, kad cilvēks vēl savā ziņā mēģina apzināties sevi, kādam tas izdodas ātrāk, kādam vēlāk. Iziesim cauri prezentācijai, kuru pagājušā gadā es gatavoju priekš sadarbības partneriem, un tādu pašu var arī dabūt tur grāmatiņā, kur vienkārši pasakot līdzi un iepazīties vairāk ar pašu projektu. Tātad pirmā ideja kā tāda ir, ka mūsu geto nedegradē, mūsu geto ceļu, un kā galvenais no šīm idejām ir, kad mums ir Grīziņkalns, vieta, kur mēs attīstam kopā ar jauniešiem. Kādreiz mēs veidojam ļoti daudz dažādas talkas, veidojam vispārībā vidi un vietu, kur sākt to darīt, jo bieži vien mēs zinām, ka mēs būvējam milzīgus olimpiskos centrus, bet patiesībā mēs nevaram viņus piepildīt ar jauniešiem, jo kaut kādā mērā viņiem nav šī interese. Tad mēs ejam pēc idejas, ka vietu veido cilvēki, viņi veido viņu gan fiziski, gan, restīvi veidojot ar savām rokām, gan arī pēc tam piepildot ar aktivitātēm, un par aktivitātēm tad mēs runāsim tālāk. Šeit ir pāris bildes no tā, kā mēs sākumā pirmo, tas 7 gadu atpakaļ, es domāju, liela daļa no jums zina fotografu Renāru Buividu, un arī tur blakus stāv, nevar redzēt laikam šī gaismā, bet tur stāv Gačo, tāds repers. Tad mēs kopā ar viņu stādījām pirmos grozus, un tāda vēsturiska bilde ir šobrīd. Tas neatiecās uz jumsīm, bet vispār mūsu galvenais sauklis ir, kad nevajag baidīties un vajag vienkārši diezgan mērķiecīgi tiekties uz saviem mērķiem un sapņiem. Šeit ir kolāžiņi no bildēm, kā tad izskatās aktivitātes pašā Grīziņkalnā, un ejot tālāk, es stāstīšu par 5 lielākajiem projektiem, ar ko mēs savā ziņā piesaistam arī lielu daļas uzmanības, un es domāju, ka jūs par mums dzirdat vairāk nevis kontekstā par mazajiem pasākumiem un ikdienas aktivitātēm, ko mēs veicam Grīziņkalnā, kas mums ir katru otrdienu mēs spēlējam florbolu, katru trešdienu mēs spēlējam futbolu, un katru ceturtdienu mēs spēlējam basketbolu, un tā mēs to daram sākot no 13. maija līdz 27. augustam šajā gadā. Principā tas ir 4 mēnešu cikls. Bet par to jūs gandrīz neko nezināt. Jūs zināt par lieliem festivāliem, kur ir lielas apjomīgas reklāmas kampaņas, un patiesībā tas savā ziņā arī attiecās uz jauniešiem. Un kā strādāt ar jauniešiem, ir jābūt ļoti kvalitīvai komunikācijai, jābūt ir spilgtiem tēliem, jābūt ir augstai kvalitātei visā komunikācijā. Geto Games festivāls ir mūsu lielākais projekts. Šeit arī zālē mums Daina Paipala kolēģi, kas palīdz organizēt šo te pasākumu Ventspilī. Ventspils, jūs zinat, ir pilsēta, kura sevi savā ziņā arī dēvē par ekstrēmo sporta veidu galvaspilsētu, arī mēs viņu tā dēvējam. Un tā ir vieta, kur ir gatava šodien uzņemt 25 valstis. Šī gadā bija 10 sporta veidi, kuros mēs, tā teikt, startējām. Viņš vairāk ir vērsts uz ekstrēmajiem sporta veidiem, kas ir BMX, inline skateboards, wakeboards un daudz dažādas citas ambrāžas, kas ir ļoti skatāmas, bet šajos sporta veidos nevar piedalīties tik daudz cilvēki. Šis vairāk ir projekts, kur cilvēki vairāk skatās pēc savas būtības. Atkal tādu kārtīgu bilžu kolāžu, kur var redzēt dažādus trikus un to, kas tur vispār notiek pēc būtības. Otrs lielākais projekts, ar ko šajā gadā mēs arī prezentācijas beigās parādīsim video, kā mums izdevās realizēt projektu, kas saucās Kings of Air, tas ir slam dunk konkurss. Mēs sapulcinājām Rīgā Grīziņkalnā 8 labākos pasaules dunkerus, un
diezgan kvalitīvā veidā mums izdevās realizēt šo projektu. Es domāju, liela daļa no šeit klātsošiem arī zina kaut ko par to, bet es domāju, tur video beigās visu pastāstīs. Tā, mēs arī Grīziņkalnā veidojam, respektīvi tiem jauniešiem, visi pasākumi pēc būtības Grīziņkalnā ir bezmaksas, ir tikai dalībniekiem ir mazā dalības maksa, kas ir ap 2 eiro no viena cilvēka, bet ja cilvēks viņam nav naudas, tāpat mēs arī esam uzrunājuši visus sociālos centrus, sūtam katru gadu viņiem tā kā informāciju par to, ka ir iespēja piedalīties mūsu pasākumos bez maksas, bet regulāram cilvēkam viņš noziedo savus 2 eiro vai 10 eiro no komandas, un viņš piedalās. Bet visi šie te pasākumi, kas ir slamdunk konkurss, kas ir streetbike freestyles, tie visi projekti ir, kur nāk cilvēki bez maksas ar ieeju, un viņš var sekot līdzi un redzēt labāko. Mūsu mērķis ir Grīziņkalnā, pirmkārt pašu Grīziņkalnu 20 gados padarīt par sportiskāko apkārtni Rīgā un arī pasaulē. Un tā ideja ir, ka jebkuram jaunietim ir iespēja atnākt un ieraudzīt savu sapni. Nu, respektīvi kādu puisi, kurš varbūt te Jānis Rozīts redzams šajā bildē, nezinu, lec cauri ugunsriņķim. Ja es bērnībā kaut ko tādu būtu ieraudzījis savā ziņā, varbūt tas man būtu iedvesmojis un es būtu pavilcies uz to un kas to zina, ka šodien es tas būtu, kas lec cauri tam ugunsriņķim. Nu, lūk, ejot tālāk, pagājušajā gadā mēs attīstījām iniciatīvu par Ghetto Fight, un šobrīd varētu teikt, ka mums katrai jomai ir savs līderis, respektīvi basketbolam mēs kā līderis, futbolam mums ir līderis Antons Semeņaks, kas ir arī ļoti aktīvs jauns cilvēks, pats izbijis futbolists. Florbolam mums ir hokejists līderis Renārs Freibergs, viņa brālis spēlē arī hokeja izlasē, un respektīvi tādā veidā mēs spējam sapulcināt arī tādus spilgtākās personības katrā konkrētajā sporta veidā, mēs spējam sapulcināt arī pašos projektos, un viņi arī nāk talkā, darbojoties sociālā, tādā vidē kopā ar šiem jauniešiem. Ghetto Fight līderis mums ir Manuels Isaģians, kas viņam ir savu cīņu zāli, un bieži vien es to lieku kā piemēru kārtīgam ghetto projektam. Viņam nāk ap 100 jauniešiem tiešām no rajona, tiešām tādiem, tough guys, viņi tādi, normāli džeki viņi ir, īsāk sakot, ne tādi varbūt super regulāri, bet viņi tādi normāli džeki, ar kuriem vienkārši bišķiņi pastrādāt, lai nākotnē būtu vēl normālāki. Un patiesībā varbūt daudz šeit redz milzīgu agresiju, bet līdz šai te pozai ir jātiek. Un tie, kas ir cīņas sportveidu pārstāvi, viņi saprot, par ko es runāju, kad līdz šai te pozai ir jātiek, kaut kā viņš uz zemes jādabona, un tas ir ļoti, ļoti smags darbs, kas patiesībā ikdienā nav svarīgi, kur sportveidu tu nodarbojies, svarīgi, ka tu katru dienu ej un ļoti mērķiecīgi mēģini sasniegt savu kaut kādu sapni un rezultātu, jo es bieži vien saku, ka es vismaz no sporta iegūtu tikai vienu tādu galvenu atziņu, ka es sapratu to ieguldītais darbs un sasniegtais rezultāts. Bieži vien daudz saka, Getiņš tur ir izaudzis un tā. Getiņš ir izaudzis tieši tāpatās, kā tu mācies driblēt starp kājām, un vienu dienu tu sāc driblēt, tu met pa grozu un kaut kad tev sāk krist un sāk kristēt ar labāku un labāku procentu. Tieši tāpatās arī projektos, jo tu vairāk pie viņa strādā, jo tu vairāk iedziļinies detaļās, jo tu vairāk centies, jo agri vai vēl tu sasniegs augstāks rezultāts tajā visā. Ghetto Fight tātad. Ejam tālāk. Kā viena no iniciatīvām mums ir Štuka par bazaru. Štuka par bazaru, tas nozīmē, tas ir hip-hop battles, kurā puiši sacenšas verbāli savā starpā, respektīvi viņiem tiek dotas tēmas, un tad viņi tā kā močī pa to visu. Tie, kas jaunāk gada gājumi, tie saprot, par ko ir runa, kas vecāk gada gājumi, tad saprotiet, ka viņi viens var, bet mums ir noteikums, ka viņi nedrīkst lamāties. Un uz šiem te pasākumiem savācās patiesībā tikpat daudz cilvēku kā uz slamdunk konkursiem, un kas ir interesanti, kad šai te iniciatīvai ir vislielākais skatījums internetā. Respektīvi, visi jauni cilvēki tam seko līdzi. Mēs to liekam kā vienu no aktivitātēm arī sezonas laikā. Un pietiekami iespaidīgi arī naudas balva priekš tiem puišiem, kas dzīvo tādu hip-hop dzīvi. Un katru gadu mēs noslēdzam ar superfināliem Grīziņkalnā, kas kādreiz mums bija sapnis nonākt Krastmalā. Mēs nonācām Krastmalā 2 gadus un sapratām, ka mēs negribam būt Krastmalā, ka mēs gribam būt Grīziņkalnā, jo mājās ir vislabāk. Tāpēc šajā gadā mēs superfināls aizdījām Grīziņkalnā, kur izdevās pulcēt basketbolā pietiekami daudz skatītājs, bet patiesībā cilvēki, ja skatās pēc tāda skatītāja viedokļa, tad viņiem vairāk ir vajadzīgs šovs, tāpēc viņi izvēlās
kādu no iepriekš minētajiem lieliem pasākumiem, bet patiesībā ļoti grūti ir dabūt daudz cilvēks, kad sacenšās latvieši savā starpā. Mēs zinām LBL spēles, kā piemērs, cik grūti ir dabūt skatītājs. Mēs zinām arī pārējos komandas sportveidos, ka nav tik viegli uzcelt to ažiotāžu, ja nav šis nacionālais jautājums. Tad, kad Latvija spēlē pret Lietuvu, tad zāle ir pilna. Kad Latvija spēlē savā starpā, tad zāle ir tik pilna, cik viņa arī ir. Šeit ir garš apraksts par basketbolu, bet tā būtība kā tāda, mēs spēlējam bez tiesnešiem. Un galvenā ideja, mēs sākumā spēlējam bez tiesnešiem, jums nebija naudas. Nebija neviens, neko nevarējām sadabūt tos līdzekļus. Sākām spēlēt bez tiesnešiem, pēc tam sapratām, ka tajā ir baigā fiška īstenībā. Un tāds galvenais topiks tam visam ir, ka cilvēki sāk komunicēt savā starpā. Ja kādreiz bija divas komandas un tiesnesis pa vidu, un tāpat vienmēr tajā brīdī, kad tiesnesis neredzēja, tu viņam uzrāva ar elkoni, tad tagad tu tā kā nerauj ar elkoni, jo tu saproti, kad, jūs taču paši, jums ir jānospēlē līdz 11 punktiem, jums ir jābūt galā, jūs tiekties katru nedēļu tajā vietā, jūs katru nedēļu spēlēt, jums ir jāveido attiecības. Un kas ir milzīgs prieks, ka tajās spēcīgajās komandās tie spēlētāji ļoti bieži, kāds tur netiek, viņi rotē, viņi savā starpā veido tādu kā vidi vai, angliski ir vārds community, kā tas ir, viņi, vide, draugu loks, tā tas laikam savukārt saucās. Un es domāju, ka viena no tādām veiksmes punktiem ir tieši tas, kad viņi tiešām spēlē bez šiem tiesnešiem, un mēs spējam runāt par to, kāda ir tava atbildība, respektīvi, ka tu cieni savu pretinieku, ka tu iznāc uz laukuma, un tu nevari uzvesties kā kretīns, jo agri vai vēl tev tā vide vienkārši izspiedīs no turienes ārā. Tev jābūt normālam cilvēkam, adekvātam, tev ir jārīkojas tā, kā to dara vīrieši, nevis tā, kā to dara lupatas. Lūk, par basketbolu un tāpat arī par pārējiem sportveidiem visur mēs spēlējam bez tiesnešiem. Katru gadu mēs cenšamies aizvest maksimāli daudz komandas uz ārzemēm, lai parādītu to, ka ārzemēs, protams, arī ir forši, bet mājās ir vislabāk. Tāpēc galvenās balvas, pieņemsim, tur Andris Biedriņš dod ceļojumu uz Ņujorku. Latvijas Florbola savienība savukārt dod mums balvu jauniešiem braucienu uz Zviedriju, uz Zviedrijas čempionāta līgas finālu, kas tā kā Florbolā ir ļoti kruta. Un futbolā savukārt kopā ar izlasi pagājušā gadā devāmies uz Nīderlandi, šajā gadā dosimies arī kaut kur, ja nemaldos, uz Islandi, varētu tā būt, ja? Uz Islandi. Tā kā, restīvi tās balvas ir pietiekami motivējošas, un tāpatās mēs arī vienkārši sūtam puišus pa turnīriem, lai viņi aizstāvētu pirmkārt Latvijas godu, otrkārt, arī, protams, getiņa godu un paši savējo. Tā kā daram, ko varam, lai viņi apskatītu arī pasauli. Šeit tas pats par florbolu, futbolu, spēlējam speciālos bortos, un plus ir tāds, ka viņi katru nedēļu principā var mainīt komandu, un paliek komandas nosaukums, tas komandas nosaukums it kā savāc šos punktus, un tad superfinālā spēlē tie spēlētāji, kuri nospēlējuši vairāk tur par 8 posmiem, bet tās ir detaļas, tas nav tik svarīgi. Geogrāfija, kā mēs šobrīd esam apmēram izvietojušies pa Latviju, Rīgā notiek, es gribētu teikt, kad 70% aktivitātes, un tad pārējās ir sadalīts pa lielākajām Latvijas pilsētām. Nākamajā gadā mēs plānojam arī viesoties Liepājā. Pirmajā gadā mēs to mēģinājām darīt, tad mēs tā kā bišķi paspērām solīt atpakaļ, un tagad pēc 7 gadu pārtraukuma varbūt mēs atradīsim veidu, kā mēs varētu sadarboties, bet būtība tāda, ka mēs cenšamies nosakt visu Latvijas geogrāfiju, lai katram jaunietim būtu iespēja vienreiz paviesoties pie mums, un tad mēs cenšamies diezgan kvalitatīvi viņu gan turēt pie dzīvības ar saturu sociālos tīklos, un tāpatās arī cenšamies organizēt no pašvaldībām kaut kādus autobusus uz lielākiem projektiem, tādiem kā Geto Games festivāls, vai Superfināla Rīgā, vai Slamdunk konkurss un tā tālāk. Daudz, tur baigi daudz visādi darbi jāieliek, bet tas tā. Tātad var redzēt aktivitāti maijs, jūnijas, jūlijas, augusts. Tas periods, kad mēs darbojamies visaktīvāk, un ziemā tad mēs cītīgi gatavojamies šeit sezonai. Tāpatās Geto Games ir izveidojis arī savu atlētu programmu. Šajā gadā Edgars Meņģels kļuva par Eiropas čempionu kvadriciklos. Tas ir tāds labs rezultāts, pirms tam viņš bija tāds labs process, bet mēs tad pielikām mazliet enerģijas un jaudu un visu pārējo, palīdzot viņam gan ar komunikāciju, gan ar sponsoriem, un tas varētu teikt, ka mēs tāda neliela aģentūra nostrādājam tajā brīdī, kad ir vajadzīgs atbalsts kādam no atlētiem.
Tāpat tās Jānis Rozīts, viņš gan šī gadā beidz profesionālo karjeru, bet viņam ir savu šovu un vispārējais. Un šeit, protams, ir tie cilvēki, kurus mēs arī izmantojam, lai iedvesmotu jauniešus. Šajā gadā mēs plānojam braukt pa skolām, vadīt arī sporta stundas kopā. Tas nozīmē, ka mēs no sākuma novadam treniņu, un pēc tam mums ir tāda saruna apmēram uz stundiņu par motivāciju, par to, kāpēc mēs no rīta ceļamies, kādai vispār jābūt ir kārtībai, lai kaut ko varētu šajā dzīvē izdarīt. Sasniegt, tas tāds relatīvs jēdziens ir, tāpēc kaut ko izdarīt un piedzīvot. Un tad šie tie puiši, kas savā ziņā, lai sasniegtu savus rezultātus, skaidrs, ka viņi ir ieguldījuši ļoti daudz enerģiju, un tie ir dzīvi piemēri, kas šodien spēlē, šodien brauc, lec un tā joprojām. Šeit arī no atlēta programmas vienkārši var redzēt, ka mums ir Māris Orniņš, Jānis Tomsons, brauc Volgā ar vienu kāju, tā ir savā ziņā arī tāda unikāla lieta, brauc ļoti ātri un ļoti labi, un tāpat arī drifta komanda. Ir vēl arī triālisti, Kristaps Dārgais, un kā piemērs, tad, teiksim, Kristaps Dārgo 3 gadu atpakaļ mēs viņam palīdzējām, tagad viņš mums palīdz. Un es domāju, ka arī Getiņš pēc būtības nākotnē veidosies no tiem jauniešiem, kurus mēs būsim izaudzinājuši. Tad tie, ja sēdēs nākotnē, teiksim, Olimpiskā komitejā, tad viņi varbūt atradīs iespēju ar mums kaut kā sadarboties vairāk nekā, teiksim, šajā konferencē un tā. Lūk, Geto Cares ir programma, mēs vadām ļoti daudz dažādus treniņus pašā Grīziņkalnā, kur jaunieši var nākt bezmaksas nodarboties ar sportu, respektīvi notiek gan florbola treniņi, gan futbola treniņi, gan fitness treniņi, gan basketbola treniņi, un mēs esam atraduši trenerus, kas ir gatavi ar to visu nodarboties, un tad mēs katru gadu cenšamies šo programmu attīstīt, un uz nākamo gadu mums ir ļoti liela plāna, bet paskatīsimies, vai izdosies to visu realizēt tādā kārtībā. Tāpat arī esam aizsākuši programmu Geto Startup pagājušā gadā. Tas bija startups starp skolām, respektīvi jaunieši visām savām labākajām idejām varēja piedalīties un dabūt naudas balvas. Šajā gadā mēs mazliet pamainīsim šo te kārtību, jo mēs plānojam izveidot Latvijā startup inkubātoru priekš ēdināšanas. Respektīvi, tur ir doma, kad viņi veido savus jaunās receptes un vispārējo, un mums ir piesaistīti investori no Krievijas un Singapūras, kuri grib izveidot šeit šo te centru, un tad sadarbībā ar Getiņu mēs centīsimies šo te komunikāciju noklāt, lai visi Latvijas jaunieši par to pirmkārt uzzina, var aktīvi piedalīties un tā tālāk un tā joprojām. Tas varbūt ir mazāk un vairāk projām no sporta, bet skaidrs, ka sports nevar dzīvot bez tāpatās bez mākslas, un tāpatās arī bez biznesa, un tāpatās bez visām pārējām lietām, kas mums sabiedrībā ir sastopams. Līdz ar to Geto Startups, es domāju, ka ir viena no labākajām iniciatīvām. Es vienmēr saku, ka tie jaunieši, kas ir pie mums, tie ir tādi īsti, patiesībā līderi. Tikai jautājums, vai viņi tās savas spējas ieliks pareizā gultnē, vai pēc kāda laika viņi būs jau aiztusējušies tik tālu, ka būs baigi grūti izkāpt ārā no tiem sūdiem, kur viņi būs tajā brīdī. Tā kā mēs cenšamies maksimāli nodarbināt viņu prātus, miesas un vispārējo, lai viņi visu laiku dzīvot dvižuhā, aktivitātē. Lūk, un Geto Blondīna virtuvē arī Viktorija, kura aktīvi darbojās un izklaidē jaunieši, tāpat aicina pie sevīm ciemos sabiedrībā tādus, mūsu sabiedrībā atpazīstams cilvēkus un kopā ar viņiem gatavo. Nekas īpaši, vienkārši tāds kulinārijas projekts, jautrs un tā. Šeit mēs redzam Geto TV, šobrīd šie skaitļi mazliet ir mainījušies. Geto TV droši vien varētu visvairāk asociēt ar Renāru Zeltiņu, kurš savā laikā uzdeva neloģiskos jautājumus. Šobrīd viņš ir viens no, laikam, top čaļiem televīzijā, bet kopumā tā ideja tāda, ka šajā kanālā mēs redzam, YouTube kanālā mēs redzam visas galvenās aktivitātes, kādas ir bijušas. Mēs cenšamies taisīt gan tur reklāmas pirms projektiem, gan arī after review un tā tālāk. Un Geto TV droši vien ir šobrīd tāda viena no labākajām struktūrām. Mēs filmējam ļoti daudz dažādas reklāmas, dažādas pasākumus, dažādas klipus un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tas viss ir attīstījies no tā, ka mēs filmējam sākumā paši sevi. Šobrīd mēs filmējam paši sevi un arī ļoti daudz citus outsource projektus. Jā. Mākslinieks Ladislavs Lakšs, cilvēks, kurš to visu noformēja kaut kādās krāsās, jēgā, pats izbijis basketbolists. Basketbolu viņš spēlē slikti, bet spēlē visu mūžu.
Savukārt šobrīd viņš ir jaunākais mākslinieks, kurš ir nopircis Latvijas Mākslas muzejā, kas principā ir diezgan krūti skaitās. Un tad viņš arī zīmē priekš mumsīm un zīmē, lai saprastu, viņš, teiksim, zīmē Krievijas basketbola izlasēju. Viņš zīmē personīgi priekš Kiriļenko, viņš zīmē personīgi tur kādreiz Ukraiņiem, tur lieliem klubiem un tā. Tāds viņš pradvinutīšs džeks ir tādā sarunu valodā, teiksim tā. Lūk, par auditorijām. Auditorija 12,5 tūkstoši aktīvu dalībnieki bija aizpagājušajā gadā. Šajā gadā es pieļauju, ka tas skaitlis nav kardināli mainījies, jo pēdējos 4 gadus mēs apmēram turamies ap 10, 11, 12 tūkstošiem. Es domāju, ka tas arī ir tas aktīvo cilvēku skaitlis pēc būtības, jo kopā ir 292 tūkstoši jauniešu 13 vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Es domāju, ka tie ir oficiālie skaitļi. Reāli varētu būt kā 240 tūkstoši. Un tad apmēram katrs 20. Ja? Katrs 20. ir kaut kādā veidā iesaistījies mūsu projektā. Un es arī domāju, ka vairāk arī mēs nespēsim iesaistīt. Apmēram ap 10 tūkstošiem jaunieši ir tie, ar kuriem mēs varam aktīvi strādāt, kas ir tajā interešu lokā ekstrēmie, alternatīvie un ielu sporta veidi. Un no tiem lielākā daļa šobrīd mums ir basketbolisti. Šajā gadā gan es domāju, ka futbols un florbols stipri pietuvojās. Šī ir aizpagājušā gada statistika. Protams, šie 3 komandas sporta veidi arī Latvijā, par cik ir līderos no iesaistīto cilvēku skaita. Arī mums ir tāda pati, teiksim, šī tendence. Bet dalībnieki mums ir 92% vīrieši, tikai 8% sievietes. Un patiesībā es vienmēr esmu teicis, ka sievietēm noteikti ir daudz labāka sporta veida, ko nodarboties. Un šitas, lai paliek puišiem, un lai vissmukākās un labākās meitenes nāk atbalstīt puiši. Protams, arī pārējās var nākt. Lūk, par apmeklētājiem, kā mēs redzam, sievietes jau ir 42%, tā ir pozitīva tendence, un es domāju, ka mēs strādāsim tā, lai viņi vēl palielinātos, un viss būs kārtībā. Jā. Par presi strādājam ar lielākajiem visiem mediju partneriem, tur lielākajiem rādio, televīzijām. Kādreiz mēs izvēlējāmies kādu konkrētu sadarbības partneri, kā piemēram Latvijas televīzija un Reina Ošnieki, bet šobrīd mēs esam sapratuši, ka nestrādājot ne ar vienu no viņiem, labākās un lielākās ziņas viņi paņem labāk nekā tad, kad tu strādā ar viņiem. Tāpēc mēs tā kā ne ar vienu ekskluzīvu vairs strādāsim uz savu mēdīju, ko mēs plānojam šajā gadā izveidot savu mēdīju jauniešiem ar pozitīvām ziņām, lai viņiem nav jāskatās karš visu laiku un ka kāds kādu nogalina un tā tālāk. Tāpēc mēs mēģināsim pumpēt viņus maksimāli daudz ar jaunākajām tehnoloģijām, izgudrojumiem, notikumiem, sportā, tā tālāk. Restīvi tāds pozitīvs, tikai tādā būs Geto News jauns projekts, bet tas būs nākamgad. Ja jūs man uzaicināsiet, atbraukšu, pastāstīšu. Tā kā tā. Te bija, tur, protams, Draugiem LV, Facebooks, Instagrams un Twitter, šie vecie skaitļi šobrīd Instagramā laikam ir 20 tūkstoši vai 22, Facebookā 15, Twitterī ap 14-15 tūkstošiem un Draugiem LV gan šobrīd diemžēl, nestoties to, ka viņi mums ļoti daudz palīdzēja pašā sākumā, bet skaitļi sāk kristies. Tāda ir tendence, neko tur nevar darīt. Jā, tā ir mūsu jautrā komanda. Šeit mēs redzam, ka daudz jauku cilvēku. Es domāju, pietiekami stilīgi. Jaunieši seko stilīgiem cilvēkiem, tāpēc cenšaties būt stilīgi. Mūsu sadarbības partneri. Jā. Paldies jums liels, un es gribu jums parādīt video vispirms, un tad es iešu projām, tad es vēl nobeigšu ar pāris vārdiem. Sāksim ar to video, kurš tas īsākais video, kurš teica 1 minūtīti. Es gribu jums parādīt tā angļu valodā, ierunāt tā būtību, ko mēs gribam ielikt katra jaunieša uz to otru video, uz to otru. Jā, tā ir būtība, ko mēs gribam katram jaunietim paskaidrot, pēc kādiem principiem varētu dzīvot. Lūdzu. Ko tu gribētu darīt, ja nauda nebūtu jautājums? Kas tev liek kustēt uz priekšu? Kādas situācijas? Kādās situācijās tu vēlētos nonākt? Kā tu tiešām būtu laimīgs pavadīt savu dzīvi? Aizmirst par naudu. Tāpēc, ka, ja tu saki, ka dabūt to naudu ir pats svarīgākā lieta,
tu pavadīsi savu dzīvi, pilnībā izniekojot savu laiku. Tu darīsi lietas, ko tev nepatīk darīt. Tad tu dzīvosi tā, ka tu darīsi lietas, kas tev nepatīk, un tas ir stulbi. Labāk ir nodzīvot īsāku dzīvi, bet tā ir pilna ar lietām, darīt lietas, kas tev patīk, nekā nodzīvot garu un nīkulīgu dzīvi. Un ja tu dari to, kas tev patīk darīt, nav svarīgi, kas tas ir. Bet ar laiku tu kļūsi par profesionāli tajā jomā. Un tad tu varēsi saņemt labu samaksu par to, ko tu dari. Tāpēc ir tik svarīgi padomāt par šo jautājumu, ko es gribētu darīt. Bet varēja kaut ko dzirdēt vispār, jo es pats knap dzirdēju. To būtību varēja saprast, viss tur ir kārtībā, ja, tātad, ka mēs cenšamies atrast, restīvi, katrs savu talantu, pēc tam mūsu dzīves mērķis ir atrast savu talantu, mūsu dzīves darbs ir attīstīt savu talantu un dzīves jēga dalīties ar to citiem. Tas gan nebija tajā video, bet tā pēc būtības tas, ko mēs cenšamies jauniešos iedvest. Un savukārt, kā nobeigumu es gribu parādīt, es domāju, līdz šim mūsu labāko video, kur tiešām var arī izbaudīt. Un, tas ir Slamdunk konkurss, kur šajā gadā apmeklēja arī visi Latvijas prominents. Respektīvi sanāca, ka mēs sasniedzām laikam tur to, ko Latvijā var izdarīt, laikam maksimumu, ko varēja izdarīt Grīziņkalnā. Tā kā tagad mums mērķis ir dabūt Jay-Z uz Grīziņkalnu, bet viņš pagaidām neatbild uz e-pastu, bet es mēģināšu viņu kaut kā dabūt rokā. Tā kā varam noskatīties šo te video. Lielākā daļa karaļu, viņam nocērt galvu. Un gan karā tā notiek. Un tas, kas jums ir svarīgi, ir tas, ka dienas beigās jūs panākuši to, ko jūs vēlaties savā dzīvē. Cilvēki sāk uz tevi skatīties savādāk dēļ taviem panākumiem. Un tu to panāc ar lietām, kas tev patīk, kuras tu mīli, kur dēļ tu esi gatavs mirt. Tad, kad atvērās vārti, vienkārši tikai tuvoties tai vietai, cilvēki no autobusiem, no visām malām. Tas bija viens no foršākiem momentiem, redzēt visus tos skatītājus. Tas ir tā kā sports pats par sevi sāk kļūt, un tas patīk cilvēkiem visā pasaulē. Un tad 5 miljoni cilvēki ir noskatījušies šo šovu apkārt pasaulē. You're coming out and you understand that you just have to explode and you just want to do that. The best dunkers in the world that's competing against you. Bija grūti, bet tie bija labākie dankotāji visā pasaulē. Es nekad neesmu redzējis tādu pasākumu, kur būtu tikai dankotājiem. Un tur bija tik daudz lietas, kas notika, tas pilnīgi traki. Es vienkārši atlidoju šo pilsētu, kas man ir aiz muguras, un ko lai es saku? Jūs vienkārši brauciet šurp un redziet to, ko es redzēju. Vienkārši tas bija forši arī redzēt, ka prezidents mūs atbalsta. Iegūst tādu emociju zīmolu, kas ir brands laimei. Kings of Air was the greatest day.
Tā bija lieliskākā diena manā dzīvē. Ja godīgi, tas bija ne tikai vienkārši dankošanas konkurss, tas vienkārši vislabākais pasākums, kurā es jebkad esmu bijis. Un katru reizi šī gada laikā bija traki, bet tad mēs atbraucām uz geto spēlēm. Un man bija es ļoti daudz ko sagaidīju, un joprojām viss tās mans, viss, ko es domāju, kas notiks, tika pārspēts. Paldies par aplausiem. Jā, un patiesībā varētu domāt, kaut kādā brīdī dzīvē ir tāds dzenuls, ka gribās uztaisīt tur milzīgu slamdanu konkursu, gribās varbūt kādam norganizēt olimpiskās spēles un tā tālāk. Bet Getiņam šitas ir priekš tam, lai tikai pievērst uzmanību, bet patiesībā tas īstais darbs ir citādāks, ir tie getokers treniņi, ir kaut kāda šī mazās aktivitātes un tā tālāk, kuras patiesībā ir daudz sirsnīgākas. Un šitas ir tāds vairāk, tāds, tā kā 21. gadsimtā vienkārši, lai tu varētu, labi izskatīties, tā kā tā. Labi, paldies jums liels un lai jums veicās darbā ar jauniešiem, sportistiem un tā tā. Paldies liels. Raimond, pagaid, neej vēl prom. Varbūt kādam ir jautājumi? Varbūt, ja jūs vēl domājat jautājumu, es arī gribēju paslavēt. Es labi, ka jūs ielikāt tajā prezentācijā. Es atceros, tur netālu dzīvoju, tiešām Grīziņkalns bija sarūsējis, nevienam nevajadzīgs, un tā bilde, kad tu stādīji to pirmo koku iekšā, un tad redzējām video, kā tur viss izskatās. Tu pieminēji 10–12 tūkstoši tos aktīvos jauniešus, kur piedalās vēl jau apkārt ir vēl vairāk. Vai tu izjūti to, ka viņi varbūt tevi ieklausās vairāk nekā varbūt savos vecākos, un tā audzinātāja loma, cik ļoti tu varbūt audzini to veselīgo dzīvesveidu? Es domāju, ka katrs bērns, protams, savā vecākā vai mātē vai tēvā ieklausās vairāk, un tas ir tikai normāli. Un, protams, ka katrs mājās ir tas piemērs, jo es varu pateikt, ja man nebūtu tāda māte, kāda man bija, un tāds tēvs, kāds man bija, es droši vien arī neizaugu tāds, kāds es šobrīd. Un, ja prasa, kas man visvairāk ietekmē, tad, protams, ka ģimene. Un tāpat kā projektu mēs veidojam vairāk vai mazāk pēc kaut kādas manas dzīves pieredzes, tad es saku, ka ģimene noteikti ir numur 1. Savā ziņā mēs viņus cenšamies epizodiski iedvesmot, bet, ja nebūs šis ikdienas darbs, un viņiem nedos pietiekami daudz mīlestību, un ar viņiem nenodarbos, es nerunāju mantiski kaut ko iedot. Es runāju tikai un vienīgi par laiku, par kaut kādu enerģiju, par to kopā kaut kādu darīšanu, nedarīšanu, vai vienkārši atbalstu, jo ne katram bērnam vajag ar viņu kopā kaut ko darīt. Bieži vien bērnam vajag vienkārši atbalstu. Jā, ej, dari, ej, tur spēlē, skrien, lec, visi krūti, visi kārtībā. Un uzprasīt, kas tev tajā patika, kā tev bija, kā tu jūties, visi krūti, jā, visi krūti, tad ej gulēt, tur viss normāli. Tā. Paldies, ir kādi jautājumi vēl? Laikam nav. Paldies vēlreiz, aplausi Raimondam. Paldies.